Iepriekšējā sērijā ceļotāji pameta viesmīlīgo Transilvānijas ungāru ciematiņu un dodas tālāk. Ekspedīcijas komandai ir jāšķērso kalnu pārēju, kuru parasti lieto tikai mežstrādnieku traktori. Lai arī meža stigas ir grūti izbraucamas, oranžais džips ne brīdi neapstājas. Tomēr tas ir pateicoties sausiem laikam. Ja kalnos būtu līs, šie ceļi būtu neizbraucami, un ekspedīcijai nāktos griezties atpakaļ, lai meklētu apkārtceļus. Kalni lielākoties tiek šķērsot pateicoties intuīcijai, jo ne uz vienas kartes šajā apvidū ceļu nav. Toties dabā to ir tik daudz, ka nav skaidrs, pa kuru iespējams nokļūt civilizācijā, bet pa kuru meža izcirtumā vai purvā. Kad ekspedīcija beidzot sasniedz asfaltētu šoseju, Transilvānijā jau sāk krēslot, un ceļotājiem jāmeklē bāzes vieta ar skaistu skatu un pēc iespējas mazāk lāčiem. Ceļot teltis, vienā no līdz šim gleznainākajām ekspedīcijas bāzes vietām ceļotājiem piebiedrojas 2 ganu suņi. Un ir skaidrs, ka par mazu, bet godīgu samaksu tie ir gatavi apsargāt ekspedīcijas nometni visu nakti un vajadzības gadījumā brīdināt ceļotājus par briesmām vai nelūgtu viesu ierašanos. Iestājoties tumsai, visi šādā kompānijā arī iemiega. Ap 5 no rīta, lecot saulē, ekspedīcijas nometnē joprojām uzticīgi dežūrē Transilvānijas kalnu ganu suņi. Katras telts priekšā pie ieejas viņi nogulējuši visu nakti, un austo dienai pamazām gatavojas negaidītā līguma darba beigām. Suņi šeit un dzīvnieki, viņi cilvēkā uztver tādu, teiksim, barotāju, tā kā atbalstu tādu, ja. Un, ja, piemēram, kalnos tev suns tur pienāk klāt, ja, un tu viņu tur samīļo nedaudz pabaro, ja, viņš uz to brīdi, tu esi viņam saimnieks. Protams, ieradīsies viņa īstais patiesais saimnieks, droši vien, ka viņš aizmūks projām, ja. Bet uz to brīdi tu viņam dod maizi, dod savu atbalstu, ja, un tas tiem dzīvniekiem ļoti svarīgi šeit. Piemēram, pienāk, teiksim, 2-3 suņi, ja. Tikko tu kādu suni noglaudi 2 reizes vairāk nekā otru, ja, tā uzreiz viņš savajā starpā jūtās daudz drošāks, pārliecinošāks, sēž tuvāk galdam, ja. Viņš ir pie pirmā galda. Piemēram, kā bija ar suņiem, viņi arī domāju, ka deva tieši to patās pretīm, ja, kad tur, kur bija vairāk tie lāči, ja. Patīkam bija no rīta pamosties, tev suns apsargāt tajā visnāk. No rīta pabaro viņu un aizbrauc kalnā. Mergeam tristă pe cărare, m-au oprit 3 fetișoare și era o frumoasă tare, măi doruleț, măi. Mergeam tristă pe cărare, m-au oprit 3 fetișoare și era o frumoasă tare. Viens ir tas jaunākais, tā kā, un otrs es skatos galīgi vecs tāds, un man pat bišķi bail viņam iet klāt. Un tu jau viņu nepazīst, viņš tev arī ne. Un tikai no rīta es sapratu, ka man tas vecais bija baigi uzticīgais izrādās bijis. No rīta mēs sadraudzējāmies, tā kā jau gaismu es viņu ieraudzīju, viss bija kārtībā. Viņš bija tāds bišķi īgņa. Naktī es uz viņu skatījos, tā kā bija jau tumšs. Un ar to balto es tā kā draudzējos, un viņš bija viss, un nāca glaudīties, un spēlēja teāteri, baigos cirka, tur numurs taisīja. Tas otrs savukārt visu laiku no stūra glūnēja tā. Un viņš likās, ok, šito laikam nebūs nekāda kontakta. Bet tieši tas suns gulēja pie manas telts. No rīta mēs sadraudzējāmies, iedevam maizīti. Una mă privea cu foc și mi-a zis să stau pe lochii, căci eu n-am avut norochii. Uzticamie ganu suņi ir saņēmuši sātīgas brokastis, un viņu šīs nakts dežūra ar to ir arī noslēgusies. Tūkstošjūdžu ekspedīcijai ir jādodas tālāk uz klintīm ieskautu reģionu, kur atrodas slavenā Drakulas pils. Bet draudzīgie kalnu suņi paliek nometnes vietā, gaidot iespēju vēlreiz izpalīdzēt cilvēkiem. Vai tas notiks drīz, vai pēc ilgāka laika, mums, diemžēl, paliks noslēpums. Tomēr, pateicoties mūsu ceļotājiem, Transilvānijas suņi vēlreiz pārliecinājās, ka viņu dzimtenē turismam ir nākotne. Un arī viņiem šajā jomā ir sava stabila vieta. Doar din ochii mă măsura,
măi, dorulețe, măi. Kamēr ceļotāji pārvar kalnu ceļu serpentīnus, ekspedīcijas vadītājam Edgaram Zaķim ir iespēja izanalizēt šīs dienas galvenā šofera Intara busuļu vadīšanas ieradumus un to, kā tie mainījušies kopš iepriekšējās ekspedīcijas uz Urālu kalniem un kopš brīža, kad Intars beidzot atguva autovadītāja apliecību. Pirmās dienas viņš ļoti pat uzkrītoši visu laiku mēģināja ieslēgt pagriezienus tur, kur pat nevajag mežu vidū. Mirkšņāt ar tālām, tuvām gaismām un tā tālāk, bet to var saprast. Nedēļa, kā dabūjas tiesības. Tā ir forši. Tad... tā ir posma. Šī ir tā kā ziliņa. Jā. Lai arī Intars ir gana pieredzējis autobraucējs, fakts, ka atgūtās tiesības viņam ir tikai 1 nedēļu, sākumā visos radīja zināmu piesardzību. Es ļoti labi izārdījos, jā. Es jau, jā, ne, tev ir baigi labi. Tomēr laika gaitā Busuls pārtapa par galveno kalnu pārbraucienu šoferi, jo vēlme legāli sēdēt pie stūres un ilgu laiku apslēptā tieksme braukt ar mašīnu lika atkāpties gan nogurumam, gan miegam. Ar vietējiem sarunājoties, sapratām, ka uz kaut kādu pili mums ir noteikti jāizbrauc. Jāparāda, kā tad izstās Transilvānijā Drakulas pils. Kataloga arī ir šī tik te daudz, un katrā katalogā ir minēts vismaz 16 dažādas vietas, kur tad Drakula ir dzīvojis un pavadījis 1 dienu pirms savas nāves, vai 1. dienu jau tā kā Drakula, vai kur 1 nakti ir pavadījis tā darba, respektīvi tā Drakulas stāsta autors. Jau tādā griezumā tas aiziet. Tāda komercija. Skaidrs, bet strādā. Cilvēki zina, tā kā pasaka Transilvānija, tad viņi zina, Drakula. Un tad mums izstāstīja, ka ir viena, wow, tāda, ka obligāti jums ir jāredz, bet mums vajag vislabāko. Tā, lai mēs saprotam, ka, jā. Aizbraucot uz to vienu vietu, ko mums salielīja kā vislabāko, mēs sapratām, ka, wow, šitais ritīgi. Tur bija eiro remonts tāds, viss tik piegludināts, ka pat ja tu būtu ritīgi apsēsts ar to teikas būšanu, ar to Drakulas stāstu, ja tu būtu iekšā ritīgi, tev būtu zeķītes ar mazām drakuliņām, tu būtu tik ļoti iekšā, vienalga, ieraugot to komercijas apsēsto pili, pazust jebkāda vēlme tev tālāk interesēties par to Drakulas stāstu. Jo tu saproti, ka tas ir turistiem, un tas nav baigi interesanti. And there you can see the windows, authentic ones. Here you are. You can touch the window. You see? Yes. Authentic. This is the window from the toilet? Yeah, it's a window from the It's toilet. authentic? Authentic window Authentic toilet. window toilet, okay. Tie teica, wow, aizbrauciet apskatīties, wow, tā ir mūsu Drakulas pils, wow. Tur, protams, bija reģips un viss pārējais modernās tehnoloģijas, un blakus, protams, atrodas slēpošanas trasa, kur var uzbraukt augšā kalnā, un noteikti iekšā ir džakūzi un baseins, un droši vien kāda Kleopatras istaba, kur var dabūt, izbaudīt kādu vieglu, skaistu masāžu. Nē, tā nebija Drakulas pils. Ja tu man jautātu, vai tā ir vienīgā Drakulas pils šeit Transilvānijā, tad es atbildētu, nē, tā nav vienīgā Drakulas pils Transilvānijā. Šādu piļu šeit ir vismaz 20. Un viesnīca zem nosaukuma Drakula, man liekas, varētu būt vismaz 100.
vismaz 100, jo pa ceļam tur viss bija Drakula. Vēl pietrūka Drakulas saldējums, Drakulas pildspalva. Kas noteikti, ka ir? Ak, Dievs. Drakulas saldējumu, protams, es neredzēju, bet pildspalvai noteikti bija jābūt. Pašam man, protams, ka nepatikās. Bet, kā mēs jau runājam, mūsu izpratne par to, kas ir labs un slikts turismā, bišķiņ atšķirās. Jo tās vietas, kur mēs ceļojam, viņas parastam turistam nav pieejams. Mēs gribam uzbraukt kalnu galā pārgulēt, mēs uzbraucam un pārguļam. Ja tie, kas atbrauc ar autobusu, viņiem izvēles iespējas nav, viņiem vienkārši jāstās uz to pili. Daudz interesantāk bija uzkāpt pilī, kur varbūt gadā ir bijuši 3 turisti, lai arī tā pils tur bija nekāda. Tieši šajā klintīm ieskautajā reģionā ekspedīcijas komandai ir vērīgi jālūkojas uz kalnu virsotnēm un biezo mežu koku galotnēm, lai ātrumā nepaskrietu garām kādai no Vlada Tepeša jeb Drakulas celtajām pilīm. Tieši šeit to ir visvairāk. Un iespējams beidzot ceļotāji nokļūst līdz kādai tiešām īstai vietai, kura nav turistu pārpildīta un mārketinga speciālistu radīta naudas slauktuve lētticīgiem ekskursantiem. Lai ekspedīcijas komanda nokļūtu Vlada Drakulas būvēto nocietinājumu un piļu valstībā, ir jāšķērso Klinšainu kalnu ieleja, kur līdz pat mūsdienām ir saglabājusi savu strateģisko nozīmi. Salīdzinot ar mūsu Kauguriņiem, šeit jau tomēr tie kalni milzīgi. Jā, bija arī plikie kalni. Un man tie kaut kā višķi labāk patika. Es to kalnu nenolasu tik labi, ja es redzu to meža apģērbiņu viņam virsū. Tieši šeit, nepieejamā Klinšu sienu aizsargā, augstu kalnos, arī atrodas viena no galvenajām un vēsturiski autentiskajām pilīm, kur Vlads Drakula tiešām dzīvojis. Un kā labs apliecinājums tam ir jau kādu norāžu un reklāmas plakātu trūkums. Kad 1456. gadā Valahijas troni pārņēma Drakula, viņš uzsāka vērienīgu nocietinājumu būvēšanu un atjaunošanu. Izvietotas Valahijas vissvarīgākajās un strateģiski nozīmīgākajās vietās, šīs pilis kalpoja par ideālām militārām bāzēm gan teritorijas kontrolēšanai, gan aizsardzībai, gan iespējamiem uzbrukumiem kaimiņu valstīm. Sākās pirmie vārti, tad bija otrie vārti, un visur jau pa malu ir nostiprinājums ar caurumiem, lielgabaliem, vai šaujamiem cita veida. Tad tu saproti, ka tā teritorija tika iežogota jau baigo gabalu pirms pašas mājas būves. Šeit noteikti kaut kāda šķiepiņa, kā arī vairāk kilometru. Kaut kāda lielgabala. Vlada būvētie nocietinājumi bija tā laika fortifikācijas celtņu meistardarbs. Lielākā daļa šo cietokšņu bija neieņemami, un vienīgais veids pieveikt tā aizstāvis bija ilgstošs aplenkums. Pats iespaidīgākais cietoksnis ir līdz mūsdienām daļēji saglabājusies galvenā Drakulas rezidence Poenarī. Šī pils atradās strateģiski svarīgā vietā, uz robežas starp Transilvāniju un Valahiju. 15,000 pēdu augstumā nepieejamas klints virsotnē arī Vlads Drakula ir nodzīvojis lielāko dzīves daļu, un tieši tur kalis visasiņainākos valdīšanas plānus.
Vlada Drakulas būvētie nocietinājumi un nežēlība iespējams ir pasargājusi lielāko daļu mūsdienu Eiropas no Osmaņu impērijas. Jo tieši Vlada valdīšanas laikā Osmaņu impērija vēlējās iekarot jaunas teritorijas Eiropā, un tās ceļā uz šo mērķi atradās Vlada Drakulas pārvaldītā Valahija. Turki neuzskatīja Valahiju par kaut cik vērā ņemamu pretinieku savu mērķu piepildīšanai un cerēja savu karaspēku bez kaujām izvest tai cauri, lai iekarot Eiropu. Tomēr, kad 1461. gada ziemā sākās karš starp turkiem un Drakulu, Valahijas armija ne tikai pretojās, bet pat spēja uzbrukt turkiem un iegāja dziļi Osmaņu impērijas teritorijā. Kamēr turki atguvās no negaidītās pretošanās, Vlada Drakulas karaspēks atkāpās un, izmantojot laiku, lūdza tuvāko valstu militāro palīdzību. Drakula pret turku pārspēku izmantoja gan partizānu kara taktiku, gan dažādu veidu sabotāžu, gan psiholoģisko iebiedēšanu, un galu galā tā arī neļāva Osmaņu impērijai izplesties Eiropas teritorijā. Kā pienākas karavadonim, Vlads Drakula krita kara laukā, cīnoties ar turku armiju. Tomēr līdz mūsdienām par viņa nāvi ir nonākušas daudz pretrunīgas versijas un vēl vairāk leģendu par slaveno Vladu Drakulu, Valahijas valdnieku. Te mēs dzīvosim. Kalna galā bija domājis uzcelt māju, bet skatos jau ir. Papatīšu ķēņiem iekšņi nevar trenēt. Latvijā laikam varbūt Koknes pilsdrupas ir tādas, kas ir saglabājušās tā, ka es varu nolasīt apmēram, kur kas ir bijis. Ceļš prom no kalnā stāvošās neieņemamās pils ved caur biezu un necaurējumu mežu. Un kā jau pieklājas, šādās leģendām apvītās vietās arī gaisā ir jūtama senās vēstures elpa. Thank you.
WC. Oh, wait. Normāli tā parāk jau. Zini, pēc dienas, kad neesmu neko ēduši, tik aizgāju tā ierokiem. Tiešām agrāk. Es galvenīgi sakēt, baigi domāju. Es no barām. Ko viņi darīja? Tagad ir tā mašana. Tomēr lielākais pārsteigums ceļotājiem ir gaidāms jau pēc 10 kilometriem, kad parādīsies tehniska kļūme, kas iespējams iegūta mašīnai iestiegot dubļos. Nākamajā sērijā Reiters un Busuls ar kājām dodas meklēt piedzīvojumus Transilvānijas kalnos un nokļūst ciemata kartupeļu talkā. Nav raža nav. Baigi sūdīgā raža mums šodien. Lai līdz vakaram sasniegtu pilsētu, viņiem jāpaspēj uz vilcienu. Tomēr izrādās, ka lielākā daļa tik mazā pieturā nemaz neapstājas. Kā Busulis nopirks biļeti, lai varētu izgulēties kūpējā? Un par ko ekspedīcijas vadītājs Edgars Zaķis sodīja abus māksliniekus? Redzēsiet jau pēc nedēļas piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Transilvānijā 9. sērijā. Rumēnija? No. 1000 jūdzes Transilvānijā piedāvā Sveikas, manas meitenes! Manas meitenes! Valmieras piens jūsu mīļākajā iepakojumā ar korķīti. Tu nokļūsi mūsu planētas tālākajos un eksotiskākajos nostūros. Tu pavērsi lielāko vēstures mīklu noslēpumu blīvuru. Tu būsi klāt brīdī, kad tiek radīta nākotne. Tu sapratīsi, ka šī ir mūsu vienīgā planēta. Jaunākie atklājumi, unikālas reportāžas un pasaules labākie fotogrāfi. Pievienojies 12 miljoniem žurnāla Geo lasītāju un atklāj sev pasauli, pat neizejot no mājām. Esi bagāts. Esi stiprs. Esi brīvs. Jauns nacionālais ziņu portāls www.kasjauns.